Es domāju, ka pasākums bērniem ir ļoti noderīgs. Pirmkārt, fiziskā sagatavotība ir pati galvenā, var teikt, un puišiem ir iespēja sev pierādīt uz pārējo zēnu fonu un pierādīt savas prasmes, kā ir satrenējušies un kādu darbu ir ieguldījis treniņos. Un treneriem arī tas pats salīdzināt, kāds rezultāts ir ieguldījis treniņos un kāda attiecība pret pārējo komandu fonu. Kopumā bija diezgan liela iespēja šajā Covid laikā izmantot un tieši pievērsties fiziskai sagatavotībai un piestrādāt vairāk pie tā. Tā kā, es domāju, daļai tas nāks arī pa labu. Protams, žēl, ka iztrūka un nebija tā spēļu prakse, bet bija laiks arī piestrādāt pie fiziskās sagatavotības vairāk. Protams, ka šis te viss situācija gan Latvijā, gan pasaulē ir atstājuši tiešām sekas uz to visu, cik vien varējām, radījām šos te apstākļus, trenējāmies kā vien varējām, gan ārā, bez hallēm un nevienu brīdi tā kā neapstājāmies. Parasti vasarā ir tas atpūtas posms, bet šogad mainījām tos visus plānus un līdz šim bērni Valmierā ir startējuši visu sezonas garumā, gan nometnēs uz zemes un mēģinam tagad ar intensīviem ledus treniņiem atgūt iekavēto. Es nevarētu teikt, ka pagājušā sezona bija pagājušā sezona. Tas bija tāds kaut kāds izmotīts pasākums, bet ļoti ceru, ka šī sezona būs nedaudz savādāka. Tā kā arī fiziski stresos mēs redzam, ka ir, protams, kritumi kaut kādā mērā un tas darbiņš varbūt ir līdz galam nav bijis tik produktīvs, kā gribētos, bet atkal ļoti patīkam, ka mums ir atskaites punkts, kur mēs jau varam iet uz augšu un strādāt pie tā, jo hokejs nav tikai uz ledus. Ir, protams, kaut ko mēs darām arī ārpus ledus. Fiziskā sagatavotība ir ļoti, ļoti svarīga. Līmenis jau mums ir labs. Protams, tie jaunieši mums ir nedaudz savādāki auga, bet pašā laikā es domāju, ka mums ir ļoti jaudīgi jaunieši, kā mēs arī redzam, kas mums ir augšā izgājuši. Un varbūt pārējiem jauniešiem es domāju, ka tomēr arī ir iespēja caur sportu šajā situācijā tieši caur hokeju atkal iegūt kaut kādas citas vērtības, kas varbūt viņš nebūs kaut kāds ļoti slavens hokejists, bet pašā laikā viņš var izaugt kā krietnes vīrs. Un es domāju, ka šis sports viennozīmīgi to var, kas saka, ielikt lielu artavu šajā nozarē, šajā pasākumā. Pie viss ir jāstrādā, tas nav tādas konkrētas lietas pie kaut kādas atsevišķi, sākot no koordinācijas un atkarībā no vecuma grupām. Katrai vecuma grupai ir savas lietas, pie kā attiecīgajā periodē ir jāstrādā, bet tā kopumā ir jādarbojas pilnībā uz visu, jāattīstās gan fiziski, gan mentāli, gan tas pats arī uz ledus. Vispār jau svarīgi atlētam kā tādam būt spēcīgam un vispusīgam visos sporta veidos. Mēs, teiksim, pašā jaunākajā posmā atbalstam to, ka bērns ne tikai ar hokeju nodarbojās, viņš vēl papildus, ja ir vēl kāda cita sporta veida, tāpat vieglatlētika vai tas pats futbols vai basketbols ir ļoti labi, kas bērnu dažādo. Ja runājam par to fizisko attīstību, tas ir ļoti svarīgs posms, jo pats zina, ka hokejistam, lai kaut ko gribētu sasniegt, ir jābūt spēkam. Ar to meistarību uz ledus var vienmēr kaut ko panākt, bet ja apakšā nav tā bāze, tad ir ļoti grūti kaut ko sasniegt.